Mēs atradām laivā grāmatu. Kāds nav? Es nevienu laivā esmu redzēju. Es nevienu. Un tādos paldies vēlreiz aplausi mūsu radošā grupai. Es gribu pajautāt, vai vēl ir ar vienu teikt ievadvārdus pēc šīs filmas? Jā? Labi. Tad skatāmies Tukšuma aicinājumu, un tad būs vēl viena filma, pilnīgi pretēji rakstura, tāda jautra filma, kur arī režisors sēž mūsu vidū, mūsu pašu roismeiteni Beata Olekta. Patīkam skatīšanos. Es vēl atcerējos, ka ceturtdienas nosaukums angliski nāk no Tora vārda. Nu, tā kā Tors un Saturday. Man vienmēr Tors ir bijis aizraujošāks par viņu tēvu Odinu, lai gan Odins tomēr piedalījās zemes radīšanā. Nu, Odins, tas pats Voltāns Vāgners. Jūri, vari lūdzu klusāk, man traucē mūziku klausīties. Visas, kas man 4 meitas izaugušas, visas čurājas domāti. Viņš atkal sāks maldēt par tiem vikingiem. Būs labi. Kas par vietu, ne? Lūdzu! Labi. Pati vainīga. Sakarā. Ejam prom, man te nepatīk. Ejam, pasties, ko es apstrādu.
Vedi iekšā? Nē. Šo dūmsmu. Kāpēc tu melo? Nāk miegs. Tev viss izdosies, es tev uzticos. Uzcīvi ir baigi smagā nasta. Es domāju, ka tu ar to tiksi galā. Vai ne? Šis nav par mani. Karāts, ilmos, briedis un jūra krāts. Jura meita man izstāstīja, ka mūziķiem esot tāds joks, ka pie Paradīzes svētkiem stāvēja svētais Pēters un bija ieradies mācītājs un mūziķis, kur gribēja tikt iekšā Paradīzē. Un tad Pēters viņam teica: tevi mācītāji es iekšā nevaru laist, jo tad, kad tu lasīji savus prediķi, visi gulēja. Bet tevi, mūziķi, tevi es laidīšu Paradīzē. Jo tad, kad tu spēlēji savu mūziku, visi cēlās kājās un lūdzās: atkārtot! Atkārtot! Es pat zinu, no kurienes tas sākās. Nu? Ja? Mr. Kulakov, ja? Noteikti viņš sēdēja duty free bodē un testēja smaržas. Nu jā, kāpēc jokā. Un kāpēc mums nav dziesma par smaržām? Nu ir taču dziesma. Kurai? Kā?